Labdien, šeit no Funny Smile TV. Vai es atbildēsim jūsu atkal uz jautājumu? Pirmais jautājums. Lūdzu, video. Es biju Japānā un es tur pazaudēju 15 eiro. Ko man darīt? Man bail no mammas. Šis normāli, jā. Ja tu varētu iestrādāt kādā, tā kā iestrādē. Vai ne? Piestrādā, nopeln naudu. Gols apkopēji. Šis galvs. Vēl. Zirgu sūdvācēji. Apkopēji skolā. Jā. Nu, tā kā. Papras apkopēji, jā, vai ne? Pa dienu tu salasīs 15 eiro. Jā. Otrais jautājums ir šāds. Lūdzu, video. Man saplis iPhones. Ko man darīt? Ko mammai teikt? Nu jā. Ej, pasaki tā, ka tu paklupi. Gāji pa ielu un paklupi. Un tu sašķaidīji sev telefonu. Un viens iemesls ir pasaka vienkārši, ka tev nevar neturēt saplīs. Jā, ka tu āmuri, jā. Spēlē Funny, Platība ir, piemēram, un sapīs telefonu. Jā, mums vēl viens jautājums ir. Kur tu satiec jaunas paziņas? Lūdzu, video. Parasti satiek jaunas paziņas, saucot govs. Kas tev ir šodien ar tam goviem? Kur tu? Es nezinu, es eju pa ielu, ieraugu Mārtiņu, Mārtiņš saka čau, bet viens cilvēks nāk pretī un es viņam arī saku čau. Un viņš man tagad spēr telefonu, tur es arī satieku savas paziņas. Ko dari tu? Pārko telefonu. Tā, mums ir vēl viens jautājums. Ar telefonu? Kā tu padari savas nedēļas? Padari savas nedēļas. Jā, kāpēc viņš tā rāks? Saprotams. Kāpēc viņš tā rāks? Kādas ir saprotams? Jā, padari savas nedēļas. Nu labi, es domāju, ka es sapratu tā, kad... Ko es daru jā, ko es daru savā nedēļā. Es tā domāju. Es parās vasaras stundas. Ierasts Martinam, jā. Nu jā, ar to mēs arī beigsim Funny Smile TV. Gaidiet Uzdodiet jautājumus. Protams, mūs var kā atrast, saucot Funface TV 13. Tā mūs var atrast. Uz redzēšanos.